Tuvojas novembris, kas visā pasaulē pazīstams kā ūsu mēnesis, kad īpaša uzmanība tiek pievērsta vīriešu veselības problēmām. Kungi, aicinu jūs uz sarunu par veselību jau šodien. Atbildes mums sniegs ģimenes ārsts un farmaceits. Sāksim ar jautājumu. Testosterona samazināšanās organismā. Kā tas ietekmē vīriešu pašsajūtu? Vīriešiem jau no 25–30 gadu vecuma testosterona līmenis pa 1–2% gadā viņš sāk pakāpeniski kristies. Tas nenotiek ne tuvu tik strauji kā sievietēm menopauzē. Šī krišanās ir dabiska, viņa neradīs potences zudumu. Potences zudumu iemesli parasti ir divi citi. Pirmais ir psiholoģiskais, otrs iemesls ir, diemžēl, sirds asinsvadu sistēma. Ja mums ir slikti asinsvadi, nekādas īsti labas erekcijas tur nebūs. Kādi ikdienas ieradumi kaitē un kādi tieši pretēji uzlabo vīrieša vitalitāti un seksuālo veselību? Vai viņam ir pietiekami daudz fizisku aktivitāšu? Ko cilvēks šajā laikā ēd? Vēl, protams, kā mēs sabalansēt savu dzīves ritmu, lai mēs justos gan atpūtušies, gan dvēselē mierīgi, gan arī savu darbu paveikuši. Un, protams, neaizmirstam arī par prostatas veselību. Ja mēs runājam par simptomātiku, vajadzētu piegriezt vērību tādām lietām kā biežāk urinācija naktīs, nepilnīga urīna pūšļa iztukšošanās sajūta, dienas laikā ejot uz tualeti vājāk urīnas trūkla. Vīriešiem vecumā pēc 50 gadiem būtu jāuzrauga priekšdziedzera veselība, regulāri veicot nepieciešamās pārbaudes. Tagad, kad esam uzklausījuši ārsta ieteikumus, laiks doties pie farmaceita. Vīriešus ļoti grūti uzrunāt kā tādus, bet viņam pateikt tā 3 vārdos, kā priekšdziedzeris, potence un vitalitāte. Ļoti daudz visā pasaulē, un gan visā pasaulē, gan arī Latvijā ir pieejami vairāki uztura bagātinātāji, kuri ir tiešām piemēroti vīriešiem pēc 40 gadiem. Un mūsu gadījumā tas ir jauns Šveices produkts RET3. RET3 ir radīts moderna vīrieša priekšdziedzerim, potenci un vitalitāti. Jaunākie pētījumi liecina, ka priekšdziedzeris un potence ietekmē viens otru. Tātad šis produkts, Šveices produkts RET3 sastāva ir 3 kliniski pārbaudītas sastāvdaļas. Tas ir Afrikas pigēja, kas veicina normālu priekšdziedzera darbību. Tad ir maka, kas veicina fiziskas, garīgas un arī seksuālas veselības. Un arī pēdējais, kas ir sastāva, tas ir Sibīrijas ženšeņs, kurš arī veicina fiziskas, garīgo un arī seksuālo veselību. RET3 ir papildināts arī ar vēl citiem augu ekstraktiem no gandrīz visiem mūsu planētas kontinentiem. Jā, vīrietis jūta, ka tiešām ar vīriešu veselību kaut kas notiek ne tā, ka ir pierasts, ka tas, kas bija, pieņemsim, kaut kur gadu atpakaļ, principā ikdiena, viņš jūtas kaut kādu nespēku, ka ir samazināta dzīves spējas, kaut kāda fiziskā un garīga veselība ir samazināta, tad tieši šis produkts ir piemērots kuram vīrietim pēc 40 gadiem. Taču atceramies, ko teica arī ārsts. Ir jāatrod līdzsvars starp darbu, ģimeni un laiku sev, rūpēm par savu veselību.